101. Would it be a sin if I'd ask you in? And before you leave, I wish to seal your skin with a kiss, and to walk hand in hand, and to talk soul to soul. 'Cause my heart is full of you, and now I know what to do. And I must confess, love brings out the best of me, and you are here, and that's all that matters. And yes, I believe in this wonderful chemistry. I'm loving what I have become, loving you, I do. I do. If you ask me now whom I'd rather be, I would tell you it's the clothes that you are wearing, the shirt that embraces your chest, the scarf that chokes you tenderly, and the hat that tussles your hair, and gloves that touches you there. And I must confess, love brings out the best of me, and you are here, and that's all that matters. And yes, I believe in this wonderful chemistry. I'm loving what I have become, loving you, I do. I used to have doubts, but now I know this is out of my control. I was blessed to feel love, love, love. And from this moment on, I have someone to rely on, to rely on. I believe in this wonderful chemistry. I'm loving what I have become. Yes, I'm loving what I have become. I'm loving what I have become. Loving you, I do. I do. Cik forši saulainā dienā šādas skaņas paklausīties. 5 minūtes pāri pulksten 10, tūlīt jau 6 minūtes pāri 10. Rīta ciemiņš ir klāt, un mēs rīta ciemiņu gaidījām ar tik lielu nepacietību, ka arī šorīt pašā rīta sākumā mēs jau 7 izvilkām no kasešu skapja tavu pašu pirmo kaseti un klausījāmies dažas dziesmas, par kurām mēs vispār bijām aizmirsuši. Piemēram, es stāstīju... Labrīt, Linda. Labrīt, Linda. Piemēram, es teicu, ka tu esi 13 gadus par agru toreiz senajos laikos ierakstījusi dziesmu Hold to Your Dream. Iedomājies, tagad mēs ņemtu un to dziesmu nolikt blakām Adele's Someone Like You vai Emily's Sunday's Read All About It. Nu jā. Es tur redzu kaut kādu loģiku. Bet klausies, Linda, tik daudz laika pagājis kopš tiem laikiem. Un joprojām tu esi šeit, joprojām tu darbojies, un joprojām tev ir galvā jaunas idejas. No kurienes tas viss rodas, ko? Tas ir labs jautājums, bet man jau ir pārliecība, ka tas rodas no darīšanas un no vēlēšanās un no mīlestības.
Ir jāmīl mūzika, jāmīl dzīve, jo tad, ja tu mīli dzīvi, tev ir par ko rakstīt, un ir ko rakstīt, un arī ir pietiekami daudz emocijas, kaislas un enerģijas to visu pēc tam dziedāt un atdot cilvēkiem izliet pār viņiem koncertā šo enerģiju. Jo, man liekas, ka tas ir tas skatītāju, burkāns, varētu teikt, jāpēc, ka pēc kā viņi nāk uz koncertu. Īstenībā viņi nāk pēc enerģijas. Tas ir tas, ko viņi grib saņemt. Viņi patiesībā, es ticu, ka tu domā, ka viņi patiesībā pat nenāk dziesmas klausīties. Varētu pat tā būt. Es domāju, ka tu tam patiešām tici, jo tavs jaunais eksperiments, man liekas, par to liecina. Viņi ir gatavi apēst visu, bet ja tas būs interesanti un ja tas būs enerģiski attaisnot. Jā, tā kā man ir tāda pārliecība, ka jebkam, ko mākslinieks dara, ir vajadzīgs, varētu tā vienkārši teikt, koncepts. Un tad, ja šis koncepts ir pamatots un arī ne tikai tādā mākslinieckā ziņā, bet arī tā, kontekstā kopumā ar mākslinieku to dzīvi, ar vispār laikmetu šobrīd, kas notiek, ne tikai mūzikā, bet arī citās jomās. Ja tas vilnis ir viens, tā vibrācija sakrīt, tad tas ir interesanti daudziem cilvēkiem. Bet zin kā ir, došana arī tie gadi iet, un tu saproti, tā dzīve nebūs mūžīga, ja vēl tas mūžīgās dzīvības eliksīrs nav izdomāts, tāpēc man šeit ir jādara vienkārši to, ko ļoti gribas un kam ir spēks un ticība. Un šobrīd man tiešām gribas ļoti daudz ko pateikt ar šīm jaunajām dziesmām. Tās ir radušās un man ļoti liela vēlme tās izpildīt un es ceru, ka tas attaisnosies, teiksim tā. Pēc šī garā ievada man tomēr oficiāli ir jāpaziņo, ka Linda Līna šorīt ir ciemos Radio 101 studijā un pirms mirkļa mēs dzirdējām viņas duetu ar Goran Gora, skaņdarbu I Do. Pirms es paprasu vienu jautājumu par to dziesmu. Man ir jautājums par taviem rīta rituāliem. Cik es atceros, tu galīgi neesi rīta cilvēks. Tu vari piecelties agri, bet tu negribi, lai tev cilvēki aiztiek agrās rīta stundās. Tā ir taisnība, vai ne? Nē, tas ne, man bija kāds dzīves kolēģis tāds, man reiz bija tāds, kuram bija šitā lietiņa. Nē. Bet arī tagad viņš var piecelties, es pieļauju. Ļoti labi, good for him. Bet nē. Patiesībā ir tā, ka es nelabprāt daru kaut ko, tad, ja man liek kaut ko, respektīvi, ja man modinātājs liek celties, man tas nepatīk. Okay. Jā, respektīvi, ja es tāpat īstenībā ceļos 8, pa lielam, bet ja man ir jāceļas 8, tad es labprāt papakojos, ja? Nē, ar mani viss ir kārtībā no rītiem šobrīd pat vēl vairāk nekā vakaros. Kādreiz bija tās ritīgs nakts putnas, bet tagad, ja grib kaut ko lielu un daudz izdarīt un ir liela komanda un tā, tad ir tomēr ir jāizguļas, jā, tās ballītes uz kaut kādu brītiņu, vismaz radošo aktīvo brīdi ir jāatliek. Tad ir jāizguļās un jāstrādā no rīta. Vai ir kaut kāda īpaša brokastu procedūra tavā dzīvē? Tas gan ir, jā. No. Tā ir mana vienīgā dienas kafija, ir no rīta, kura tiek pagatavota tieši no tās kafijas šķirnes, kas man patīk tieši tādā veidā. Es viņu vienkārši aplēju un pēc tam ar augstu pienu. Un tādī brīdī, kad es dzeru kafiju, izslēdzu visu telefonu, radio, jebko, un sēžu, izdzeru savu kafiju, skatos ārā pa logu, ļoti skaists skats. Es šorīt redzēju sauli lecam, pieņemsim. Jā, un tas ir mans brīdis, kur es sakārtoju. Es pat negribētu teikt, ka izdomāju tur dienas plānu, nē, es vienkārši nedomāju neko. Tas laikam saucās meditāciju. Tā runā cilvēki. Mēģināt nedomāt neko, jā? Un tad pēkšņi sāk domāt par visu kaut ko un jādomā bieži arī par mūziku. Klausies, es mēģinu vienmēr, es ļoti apjūku, kad kāds man jautā tagad tas albums, kuru demo dziesmas mēs dzirdēsim, tas albums, kas iespējams 2013. gadā parādīsies veikalos. Kurš tavs oriģināla mūzikas ieraksts pēc skaita tas būs? Jo šī lieta gan man ir riktīgi nojukusi. Un es pieļauju, ka es neesmu vienīgais. Laikam 4. Tagad tā... Pirmais ir Let's Go Insane. Oriģināla mūzikas. Tad būs jēziņa pašais, laikam dziesmas, kuras tu esi sarakstījis. Jā, respektīvi, tur pa vidam ir bijušas labāko duetu albums, kur arī bija, tās ir visas manas oriģināla dziesmas. Tas piemēram, ar Goran. Jā, kur Gorans bija, kur bija Alans, vispārējie. Jā, tad sanāk...
Nu, Ziemaskaņās arī bija pāris manas oriģināla dziesmas. Nu, tādā kā solo albums ir 5, bet kā tāds tikai oriģināla dziesma jaun albums 3. Aha. Kāpēc šajā ziņā tu esi pazīstama ar lielām pauzēm? Kāpēc tā? Es neesmu pajokojuši, bet liels mākslinieks. Liela pauze, ļoti laba atbilde. Tas, kas notiks 13. un 14. februārī Palladium koncertzālē, un pēc tam notiks atkal citās koncertzālēs pa visu Latviju, tas būs tas, ka tu parādīsi dziesmas, kas ir sarakstīts, bet tev vēl nav ne jausmas, kā viņas skanēs ierakstā. Jā, redz, cik labi tu noformulēji. Tu atceries, cik ļoti ilgi mēs mēģinājām noformulēt cilvēkiem, kas īstenībā varbūt nav mūziķi, kas nesaprot, ko nozīmē demo, ir diezgan grūti paskaidrot, ko tas nozīmē, bet patiesībā tas ir tā kā atskaņot vienu, mēs tā kā aicinām cilvēku piedalīties ieskatīties vienā posmā, dziesmas tapšanas posmā, un tas ir posms, kurā dziesma ir tikko sarakstīta, tikko kā svaiga maizīte no krāsnes izvilkta, un vienkārši viņi vēl nav pieredzējis to producenta kultūras lādi, respektīvi, ja, un to viņa interpretāciju. Tā dziesma šobrīd skan tā, kā tā ir manā galvā radusies. Vispār sākotnējā domas, tad citu bija, kā dziesmas rodās, es plus klavieris, un tādas arī rodas. Un tas bija domājis, varbūt uztaisīt tieši tādu koncertu. Es un klavieris. Un tā, bet tad es izlēmu tomēr šo skaņu kuplināt, bet ideju atstāt. Tā kā, respektīvi, radošajās nometnēs 2 pēc kārtas nedēļu garās, tad mēs ar puišiem, ar jaunajām asinīm, respektīvi šo te visu satapinājām tieši šo dziesmas aranžējumus demo versijām. Kas ir tie mistiskie jaunie puiši, kuri 9. vai kurā datumā speciāli ielidos uz šiem koncertiem un kuri šobrīd ar tevi strādā kopā? Es viņam devu nosaukumu The Grey Cardinals. Grey Cardinals. The Grey Cardinals, jā, okay. Pelēkie kardināli. Man ļoti patīk šie doma ar to, ka, respektīvi, pelēkais kardināls ir tas, kurš Viss dara, bet īsti nedara. Bet īsti citiem šķiet, ka tā nav. Jā, lūk. Un jā, tie ir 3 no viņiem latviešu puikas, kas jau kādu laiku gan studē, gan piedalās aktīvā džeza mūzikas apritē Eiropā, un daži no viņiem arī Amerikā ik pa laikam. Tas ir buņģieris Ivars Arutjunjans, ģitārists Matīs Čudars, par viņu šeit, man liekas, ir mazliet vairāk dzirdēts jau. Lūk, Rudolfs Macets, pianists, un Ivar kolēģis Johannes Vaht, kontrabasists no Dānijas, kam starp citu ir igauņu saknes. Viņi vecāki ir dzīvojuši Igaunijā. Izklausās, ka tu gribi būt uz skatuves ar mūziķiem, kur nevienu notu nenolaidīs garām, uz kuriem tu vari pilnīgi paļauties. Jā, protams, būtu jocīgi, ja tā nebūtu, bet man patīk tas, kā noskaidrēs radošās nometnēs, redzi, kas notiek. Mums tā kā grizvēja realitātes šovs bija. Mēs bijām kopā 24 stundas diennaktī, es gatavoju ēst visiem, jā. Mēs visu darījām kopīgi. Tad noskaidrojas, ka šiem cilvēkiem ir ļoti dažādas muzikālas saknes. Tas, ka viņiem visiem ir akadēmiskā izglītība, tas ir skaidrs, bet, teiksim, Matīsa paši sākumi vispār ir meklējumi ļoti smagā metāla mūzikā, ja? Un to varēs, starp citu, arī dzirdēt šur tur mūsu radītajos aranžējumos. Un viņi visi spēlē dažādu mūziku, lai gan pārsvarā tādu ritīgu, es nezinu, kā to sauc, art džezu. Jā, ok, fusion džezu. Nē, tas ir tāds, Ivars vispār ir ieracies ritīgi avangard džezā. Avangard džez. Tur ir kosmos ir normāls. Bet respektīvi, ja tas viss sanāk tagad šobrīd kopā ar to manu, varētu teikt, pop pagātni, un arī tagadni, tad kopā sanāk, man liekas, jā, Lady Gaga savu jaunu albumu nosauks art pop, ja, cik saprotu. Man šķiet, ka uz to arī viss tā popmūzika šobrīd veda, un arī Ellie Goulding, un tāpat viss tie pārējie ļoti labie piemēri, ka popmūzika kļūst intelektuālāk. Man liekas, tas ļoti forši un apsveicam. Tas ir forši. Man ir ļoti mīļš viens demo ieraksts, kuru Blur solists Zemons Albarns reiz ierakstīja vienkārši ASV. Viņam uznāca iedvesma, un viņš
stundas laikā ierakstīja demo albumu Viesnīcas istabā, pēc tam to izdeva 2 ļoti krāsainās skaņu platēs, un, piemēram, mūzikas kritiķis, bet arī mūziķis, vienlaicīgi Jānis Žildi, man liekas, albumam iedeva kaut kādu 1 no 12, paziņojot, ka, kas tad šitādus mēslus rāda vispār cilvēkiem. Vai tu šai gadījumā nebaidies ne no publikas, un vai tu nebaidies no publikas jaunu kritiķu reakcijas par to, ko viņi izdzirdēs? Jo es nezinu, vai es drīkstu to čukstēt priekšā, bet es varu visai pačukstēt priekšā, ka mēs tavus lielākos hits 13. un 14. februārī nedzirdēsim koncertos. Tas vēl ir noslēpumātīts. Es tomēr negribu atklāt visu koncerta repertuāru. Bet, jā, protams, koncerta galvenais notikums ir jau no dziesmu pirmaskaņojuma. Un, es nebaidos, bet zini pat tik daudz, jo man ir šo jautājumu jau pajautājuši, ka mēs jau sāk pamazām uztraukties. Ko nevar, lai es daru? Ja, acīm redzot, šis ir tas brīdis, droši vien, ka vajag paļauties uz savu mākslinieku. Katru bija čujas, ņuks un poņa, ja? un vienkārši nebaidīties. Aizkadrā tu teici, ka bez mūzikas tur būs vēl kaut kas, vēl visādi šovu elementi. Un galā mēs taču sākām sarunu runājot par to, ka tu esi tas cilvēks, kurš tic, ka tām dziesmām, kas ir mazāka vērtība kā enerģijai un izpildījumam un tam, kā tas aizrauj visu skatītāju. Nē, protams, es domāju, ka tas iet roku rokā un es vienkārši domāju, ka tas tāpat jau šīs dziesmas saturs un vārdi, kam es šogad, šī gadījumā esmu tiešām ļoti daudz piestrādājis un padomājis par to. Tas kods, kas ir dziesmā, es vienkārši domāju, ka viņš nostrādā, pat tad, ja tu nesaproti katru vārdu līdz pēdējai zilbai, viņš nostrādā zemapziņā jebkurā gadījumā, jo es dziedot šo message, es to nododu jebkurā gadījumā. Bet redz, tas labums ir šai jaunajai programmai un jaunajām albumu dziesmām, tās būs daudz dinamiskākas un daudz enerģiskākas, varbūt nekā pirms tam. Es varu teikt, ka šobrīd tas skan tieši tā, kā es jūtos, kā es vēlos, un tas skan ļoti dinamiski. Es uz to ilgi gājis tā. Grūti izstāstīt par mūziku, tu saproti? Es saprotu, lai kurš, bet es to diezgan labi saprotu. Lindas Līna jaunais singls Pink Glasses. Tam, man būtu jāliek tad žanriņi, tur tās birkas, kuras parasti liek. Viena no birkām būtu Girl Power, kas it kā neko nepasaka, bet arī pat laikā mums uzreiz visiem ir lielas asociācijas ar to. Kā tev šķiet, kas ir tas, ko vīrieši vispār nesaprot sievietēs? Opā! Jo man ir atbilde, es zinu. Ļoti labi, mēs nesaprotam, kāpēc jums tās vizuālās pārvērtības tik ļoti interesē. Kāpēc ir kaut kādas dāmas, kuras krāso matus, kāpēc ir katru dienu jāvelk cits kurpes, kāpēc vispār jāpārvēršas, kāpēc tu nevarēji tāpat kā 2000. gadā iesākt muzicēt, kāpēc nevarēji tāpatās arī turpināt, viss bija kārtībā. Priekš kam vajag mainīties? Tas ir mūsu arsenāls, kā sieviete. Tur viss tur uz arhetipi un džīzes, tas ir šausmīgi sarežģīti, bet vēl lielam... Bet kā tu kā Linda Tomam atbildētu? Jā, kāpēc es mainos, kāpēc man gribas mainīties? Protams, tā pati virspusējākā un vienkāršākā atbilde būtu, lai dzīve nešķistu garlaicīgi, bet man šķiet, ka ir pilnīgi vienalga, no kuras puses tu dabūni to impulsu, vai tas nāk, pieņemsim, no iekšām, kā teikt viens lēcos, vai tas nāk no tā, ka tu sev radi apkārt vidi, kas tevi iedvesmo. Varbūt tas ir skaists dizains, varbūt tā ir māksla, tas ir kaut kāds ārējs impulss, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas impulss nostrādā un tev atkal ir ko teikt. Protams, ka cilvēks jau nav neizsmeļama aka, viņam visu laiku ir kaut kur jādabūna tas jaunais. Un tad, ja viņš atkal izmaina savu ārienu kaut kādā veidā, es saku, nevienmēr tas ir pirmais, dažreiz notiek izmaiņas iekšā un tad tas atspoguļojas uz āru, bet ir ļoti dažādas, notiek arī otrādi.
Nu, tā kaut kā, bet es nezinu, tā kā agres ir priekš tādu jautājumu. Es te nevaru izdomāt. Līdz mieru, tikai mieru. Ar tevi vienmēr ir forši parunāties agrāk vai vēlāk. Ir pilnīgi vienalga. Mīļš, paldies, ka tu atvēlēji zināmas minūtes un atnāc ciemos pie mums. Uz 101. Ir vēl viena lieta, kas tev ir jāizdara pirms mūsu nākamās tikšanās, lai es par tevi neaizmirstu. Man ļoti patīk, es astronauts Olesnē Mārai Upmanai Holšteinē liku ierunāt vienu džingliņu, ko es vienmēr varu spēlēt pirms dziesmām. Viņas versija bija šāda. Labrīt, man sauc Māra Upmana Holšteina no grupas Astronauti, un katru rītu, kad es jaucu savu saules pārslas ar pienu, es nejauši iedziedos apmēram šādi. Nu, un tad viņi sāk dziedāt. Es tik gribētu, lai tu uztaisi kaut kādu līdzīgu. Kaut ko apmēram katru rītu, kad esmu izdzērusi savu kafiju. Jo tu stāstīji, ka tev ir 10 minūšu vai ne tā pauze. Un kad es atkal atpakaļ nezinu, kad nospiežu play savā iPhone. Nezinu. Improvizē. Jēziņ, tagad, ja? Bet tu man nevari pateikt par šo pirms tam, ja? Protams, ka nē, jo tam visam jānāk. Katru rītu tev patīk braukt ar mašīnu, es zinu. Mums šāds nav. Katru rītu, kad es iekāpju automašīnā un sāku braukt, es iedungojos apmēram šādi. Nu, labi, aizjūši. Tad man sākt? Jā, lūdzu. Labi. Labrīt, šeit Lindelīna. Un katru rītu, kad es iekāpju, nu tad vēlreiz došana, ja? Rīta krekšķis. Take number 2. Take number 2. Tā tad. Labrīt, šeit Lindelīna. Katru rītu, kad es iekāpu savā auto un nospiežu radio play pogu, atskan aptuveni šis. Brīnišķīgi. Es gan nezinu, kas ir radio play poga, bet tas vienalga. Lindelīna ciemos 101. Lindā, lai tev viss izdodas. Paldies jums arī. Tiekamies koncertos. Tiekamies. Atā. Atā. We're so in love with you, boy. I didn't notice that my pinky glasses make me blind and the sun is shining no more. You're like no other, baby, but I had